Drīzāk mēs varam runāt par divu ātrumu Latviju, kur vienā pusē ir vietējais tirgus un otrā pusē ir eksports. Eksportā joprojām turpinās izaugsme, un arī vietējā tirgu, ja mēs skatīsimies uz investīcijām, tad šogad, ja mēs skatāmies uz nākamajiem ceturkšņiem, investīcija apjomā vajadzētu diezgan būtiski pieaugt. Un līdz ar to, pat ja šajā mājasaimniecību pusē turpināsies stagnācija arī nākamajos ceturkšņos, tad tomēr gan investīcija, gan eksporta pieaugumam vajadzētu nozīmēt, ka nākamajos ceturkšņos ekonomikā kopumā būs vērojama salīdzinoši straujāka izaugsme nekā pirmajā ceturksnī, kad tiešām faktiski ekonomika bija tuvu stagnācijai. Tālāks inflācijas kāpums droši vien būs mērens, salīdzinot ar gada sākumā piedzīvoto, jo gada sākumā tomēr cenu kāpumu veicināja vienreizēji efekti, gan valdības veiktais nodokļu paaugstinājums, gan arī cenu tendences pasaules tirgos, piemēram, pārtikas cenu pieaugums, arī naftas cenu kāpums, kas atsaucās šo importēto inflāciju arī Latvijā. Līdz ar to šīm tendencēm samazināties, tad arī, protams, gada inflācija mazliet otrajā pusgadā varētu atslābt. Un mūsu prognozes šobrīd ir, ka inflācijas rādītājs gadam kopumā varētu būt 4,5%. Vispirms jau jāsaka, ka tas, ka šogad inflācija būs ļoti augsta, tas no vienas puses varētu pat palīdzēt izpildīt šo kritēriju, jo šī bāze, pret kuru tiks attiecīgi skatīts nākamā gada cenu līmenis, būs augstāks, un līdz ar to tīri statistiski šī nākamā gada inflācija varētu būt zemāka. Bet, protams, jāpiebilst arī, ka šis inflācijas kritērijs ir iespējams vislielākais risks saistībā ar šiem Maastrichtas kritērijiem, jo tur ir vairākas lietas, kuras nekādi nevar ietekmēt ne Latvijas valdība, ne vispār Latvija. Un viena no tādām ir šis bāzes kritērijs, pret kuru tad tiek rēķināti šie maksimāli 1,5%, kāda var būt šī inflācijas atšķirības starp tām valstīm, kam Eirozonā ir viszemākā inflācija, un attiecīgi Latvija, kur vēlās tajā brīdī Eirozonā iestāties. Un mēs redzam, ka, piemēram, Igauniem palaimējās, viņi šo inflācijas kritēriju izpildīja 7 mēnešus, un vienā no šiem 7 mēnešiem arī nāca šis Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas novērtējums, vai Latvijai paveiksies arī šādā ziņā. Tas nav tik viegli to pateikt. Viens variants, protams, varētu būt, ja šī inflācija arī nedaudz pakāpsies tā saucamajās Eirozonas perifērijas valstīs, tad varētu būt Latvijai vieglāk šo kritēriju izpildīt, jo tas būs augstāks. Ja, piemēram, kādā no Eirozonas perifērijas valstīm turpināsies cenu kritums, jeb deflācija, tad attiecīgi arī šis kritērijs būs zemāks, un Latvijai varētu būt vēl grūtāk to izpildīt. Šeit jānodala vairākas ietekmes. Droši vien vispirms, ja mēs skatāmies uz ietekmi uz finanšu tirgiem, tur šī negatīvā ietekme faktiski nekāda nav bijusi. Mēs redzam, ka šobrīd pat, piemēram, reitinga aģentūra Moody's ir pat paaugstinājusi Latvijas reitinga nākotnes vērtējumu. Tāpat tās ļoti veiksmīgi ir notikusi Latvijas eiro obligācija emisija. Līdz ar to mēs redzam, ka šajā finanšu sektorā nekādas negatīvas ietekmes nav. Kas attiecās uz reālo ekonomiku, tad, protams, tur šī 4-5 mēnešu ilgā nenoteiktība varētu to nedaudz negatīvi ietekmēt, un tā skaitā varētu negatīvi ietekmēt investīciju plūsmu. Bet ar to es vairāk domāju tieši jaunas investīcijas. Ja kāds jauns investors apsver ienākšanu Latvijā, tad visticamāk šī ienākšana tiks atlikta, līdz kamēr būs skaidrība par vēlēšanu rezultātiem, jauno valdību un attiecīgi jaunās valdības politiku. Bet kopumā šī ietekme būs salīdzinoši neliela, un pieņemot, ka tās vēlēšanas rada kaut kādas pozitīvas pārmaiņas, tad nākotnē pat šo negatīvo kritumu investīcijās mēs varētu ar uzviju atgūt.
Eiro obligācija emisija neapšaubām ir uzskatāma par veiksmīgu. Pirmkārt, jau kaut vai tāpēc, ka pieprasījums 7-kārt pārsniedz piedāvājumu, tad faktiski investori bija gatavi mums aizdot 7 reizes vairāk naudas, nekā mēs gribējām. Visticamāk, tas saistīts ar to, ka vienmēr investoriem labprāt aizdod naudu tad, kad jums to naudu īsti nevajag. Un tas arī tieši ir tas stāsts par Latviju, jo Latvijas bankā šobrīd ir valsts kases noguldījuma apmēram 900 miljonu latu apjomā. Līdz ar to šī nauda jau faktiski ir nauda paņemta uz priekšu, kur tad varēs tikt izmantot, lai nomaksātu attiecīgi parādus jau mazliet tālākā nākotnē vai sākt budžeta deficītu, teiksim, jau nākamā gada sākumā. Un šeit būtu jāsalīdzina salīdzināmas lietas. Īslanda izvēlējās aizņēmumus 5 gadiem. Ja Latvija būtu izvēlējusies 5 gadu termiņu, tad Latvijai šis aizdevums īstenībā būtu izmaksājis lētāk nekā Īslandai, varbūt pat aptuveni par 1% gadā lētāk, jo tomēr šī Īslanda tiek uzskatīta par riskantāku aizņēmēju. Savukārt Latvija izvēlējās aizņemties ilgāku termiņu uz 10 gadiem, kas bija saprātīgi, ņemot vērā to, ka 2014. un 2015. gadā jau ir veicams būtisks valsts parāda atmaksas, attiecīgi pārfinansēšanas, un nebūtu saprātīgi vēl arī ļoti lielu pārfinansēšanas apjomu ielikt 2016. gadā.